Izstāstiet, kā jums sokas? Brīnišķīgi, smieklīgi. Oi, Sanitē pa daudz. Degvins nepanesīja. Nav grūti strādāt? Nē. Jūs darījāt šodien? Mēs šodien krāvām malku. Jā, krāvām malku. Un tagad mēs grābjam zāli, kura ir nopļauta, lai būtu skaisti pagals. Pēc ir svarīgi darīt labo darbu? Tāpēc, ka tas ir jādara. Cilvēkiem vajag palīdzību, piemēram, veciem un vientuļiem, tāpēc es uzskatu, ka tas audzina raksturu arī īstenībā. Jo labais darbs ir svarīgs īstenībā katram cilvēkam. Nav svarīgi, vai tur dara tā labprātīgi svešiem cilvēkiem vai savējiem tāpatām. Ir vajadzīgs tas, lai redz attieksmi. Ja cilvēks nedara labo darbu, tā tad ir kaut kas tāds, kas viņam liekas tā, nezinu, varbūt nepareizi audzināts tad ir. Vismaz es tā domāju. Tu jau esi sākusi savu avatprogrammu? Jā. Ko tu dari? Darbojos. Tagad jau vairākos pasākumos esmu bijusi, kur daru kaut ko lietas labā, lai viss attīstotos uz priekšu, bet, man tas viss tā baigi strauji nenotiek. Jā. Tu biji seminārā jūlijā, kā tur gāja apšaciemā? Kā patika? Santi bija. Es jau teicu, ka tādā meitiņu kompānijā tik plašā pirmoreiz es biju. Jā. Daudz meitenes es nekad tā vienā kompānijā nebiju sastapusi. Bija interesanti. Un kā tā programma jums palīdzēja, semināra programma, pēc tam veidot savus seminārus pilsētās Koknesē? Jā. Jā. Tieši pateicoties viņai arī mēs dabūjām cilvēkus tā, lai viņi nāk un piesakās nometnei, lai būtu dalībnieki. Īstenībā forši. Kaut kādas dalības. Lai tas pārējais rīt sadeg, šitā varam būt. Ja viņa deg, tad viņa sadeg. Daila, izstāsti, ko jūs šeit darat? Ko mēs daram? Veicam labo darbu. Šitā nē! Šitā te. Ko mēs darījām? Mēs malku sakrāvām Santei, tagad mēs grābam zāli, rītdien mazgāsim logus. Un pārunājāmies. Vajag salobīt visu, kas tur. Jā, visu šito. Var jau būt vēl kaut ko. Jā, un tad jau redzēs, ko mums liks, to mēs darīsim. Mēs ar prieku darīsim visu. Neesat piekusušas? Nē. Pagaidām nē. Tik līdz tulsnes nebūs uz Tad jau gan jau pateiksim. Jūs abas esat avar dalībnieces? Jā. Esam. Jā, ko jūs darat programmā? Kādi jums ir mērķi? Iemācīties jaunas prasmes, jaunus cilvēkus iepazīt. Es mācos šūt drēbes. Es to sašuvu jau uz 1. septembri tērpu, tā ka esmu pilnā gatavībā. Tāpēc, ļoti daudz plusu no tās programmas. Ne tikai tas dokuments, ko dod, bet arī, pašai par prieku sev. Varat pastāstīt tagad, ko jūs šeit darat? Mēs krāmējam malku, palīdzam, jā. Mēs jau gandrīz visu sakrāmējam. Nē, mēs jau visu sakrāmējam. Neesat piekusušas, viegli strādāt? Jā, ļoti viegli. Jā, ļoti ātri darbs iet. Aha. Ja vēl mūziku ieslēdz, tad vispār labi. Jā. Šodien mēs bijām jūras malā, savācām visādus atkritumus, ko cilvēki atstāja. Šeit Engurē cilvēki nav pārāk ļoti nekārtīgi, taču pudeles bija pietiekami. Ko jūs darījāt sudraba līmenī? Ko jūs darījāt bronzas līmenī? Mācījām pensionāriem datorus, tad prasmes bija teātris, sports, skriešana, bija fiziskajās aktivitātēs un ekspedīcijā. Mēs gājām uzgaurāt. Un kā veicās, mērķus sasniedzāt? Jā, bija labi. Patikās. Jā, un ko jūs darījāt? Bija super. Patiesībā mums te vecie cilvēki, dažas vecmāmiņas. Mums vēl nesaka končas, ka mēs labi pastrādājām, mums sauc par skolotājām jaunajām. Jā, tā bija tā forša diena. Mēs ar Patrīciju iesākām tikai nesen darboties avardā tikai no jūnija. Un tad mums prasmēs ir taisīt zupas. Tad mums labais darbs ir audzināt skolai augus. Un fiziskā sagatavotība ir jātar zirgiem. Jā.
Tieši tā, un vēl kādi labie darbi mums ir bijuši. Mēs taisījām dzīvnieku patversmei paklājiņas, jā, bija jautri. Tad mēs sanesām visādus pledus un vilnas apģērbus, tad mēs viņus sašavām kopā, un citi pat izšuva kaut kādas iniciāļus, es to mīlu, tam līdzīgi. Nu, tādi ir viņi sirsnīgi bija. Kādi ir tie galvenie iegūmi programmā, ja var? Gandrīz. Tas ir viens. Jā, un arī Piepildīt savu mērķi. jaunu iespēju arī. Jo, kā arī skolotājums teica, ka mēs ar katru reizi, kad mēs kaut kur aizbraucam, mums ir jauns izaicinājums. Jā. Šeit arī ir izaicinājums. Jā, piemēram, šeit nav kur uzbraukt ar šī podestiņa, ar ķeru. Un tad, jā, tas bija izaicinājums. Kā jums veicas, ko jūs šeit darat? Es redzu, liela kaudze ir. Ko jūs darat ar to kaudzi? Pie skolas fasādes mums ir jāber zemi, ciet bedres, un tad mēs tā lēnām čunčinamies te. Līdz zemīt. Jā.